Tagad, kur dārziņas notīrīs, tur būs universitātei. Tur ir būs, jā, tur būs Man liekas, mūsu rajona visus pasaules. Zanovie взяли. Да, пожалуйста. Вот как это. Bonusu pelnīt. Es tagad mēģināšu izstāstīt, ko Rīgas doma ir darījis, lai šeit nebūtu parks. Lai šeit būtu parks, nevis apbūvēta zona. Līdz ar to, ja jums patīk tas turēt, lūdzu, bet aģitēt man nevajag. Es pamēģināšu tādu tūlīt cilvēku. Droši, jā. Izstāst man tagad, lūdzu, kur tas... Māri, izstāst man vēlreiz, lūdzu, kur tas sanāca. Tātad, lūk, te ir Koklas iela, viņa tur iet tādā veidā, ja? Lūk, te ir tā mazā nometņa iela. Lūk, šitais zemes gabaliņš, viss lielais, ieskaitot šo kalniņu, pieder kādam. Ja tā doma ir, ka šeit pie šī kalniņa būtībā viņš gribētu celt. Šeit ir 3 stūrveida apbūve mājas, 3 stāvi. 3 stūrs veidojās. Šeit viņiem plānos aizkalni ir arī 2 mājas. 2 mājas aizkalni. Tātad faktiski visu šito teritoriju grib izmantot tikai un vienīgi apbūvē. Nu labi, 3 stāvu apbūve, nu labi ar apziņas garāžā, bet būtībā viņa pazaudēs savu aņoniskumu. Mērs jau teica, ka gadiem un vēsturiski šajā vietā, šodien jāsaka tā, ir vieta, kur pulcējās ne tikai jaunieši, bet arī dažādi apkaimes iedzīvotāji, kuri grib gan atpūsties. Jā, pēdējā laikā te ir kaut kas nolaists. Nolaists tāpēc, ka privātajā teritorijā privātais saimnieks pagaidām neuzskatīja par vajadzīgu sakopt kārtīgi gan soliņus, gan vietiņus un tā tālāk. Soliņi, tie ir Rīgas domas īpašums, un viņš viņus nedrīkst aiztikt. Bet mēs arī naudu nevaram ieguldīt šodien privātajā teritorijā. Mēs gribējām nojaukt viņus. Mēs lūdzām, lai viņš... Labi, es tā pamēģināšu vēlreiz izstāstīt, kas ir patreiz Rīgas domas vīzē par šo teritoriju. Pirmais, šeit būs parks. Tas ir viens. Otrais, mums visiem ir jāsaprot, lai šeit būtu parks, priekš ir daudz darba tieši no Rīgas domas un daudz ļoti birokratiska darba, ko es arī lūgtu jūs saprast. Jo patreiz uz dotu brīdi šis ir privātais īpašums. Tas mums ir jāņem vērā. Tā ir izveidojas. Es nekomentēšu, kāpēc šī zemes gabals ir ticis par privātu īpašumu. Es arī nekomentēšu, kāpēc bija kādreiz pieņems lēmums atļaut šeit būvēt, pārtaisot zonējumu no zaļa zonas uz apbūvējumu zonu. Es arī tad nekomentēšu. Bet kas tagad ir jāizdara Rīgas domai, ņemot vērā, ka šis ir privāts īpašums? Pirmais, kas ir pēc publiskas apspriešanas. Es tā pieņemu, ka publiskas apspriešanas rezultāti būs negatīvi, jo es ceru, ka visi tie vieta iedzīvotāji aizies un pateiks nē. Tad mums Rīgas domai, pirmām kārtām attīstības komiteja, būs tiesisks pamatojums nesaskaņot šo apbūves projektu, ko arī komiteja izdarīs. Bet atkārtošu vēlreiz. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība, lai būtu pēc iespējas negatīvāka publiskas apspriešanas tie rezultāti. Tas ir viens. Otrais. Kad Rīgas domas attīstības komiteja nesaskaņos šo apbūves projektu, mēs sāksim vienlaicīgi 2 procesus. Pirmais process ir zonē maiņa atpakaļ uz zaļu zonu, kas liekas te kaut ko apbūvēt. Paralēli šim, tas prasīs vismaz 12 mēnešus. Tas ir diezgan ilgs un diezgan birokratisks process. Tas prasa 12 mēnešus.
Labdien! Paralēli mēs veiksim sarunas ar privātu īpašnieku, jo mēs negribētu aizstāvot parku, arī pārkāpt konkrēta uzņēmēja interesi. Tas nav pareizi, tas nav godīgi. Ko mēs gribam sasniegt? Kad mēs samainīsim zoniem uz zaļu zonu, tas nozīmē, ka tas ir atkal zemes gabals, kas ir domāts pašvaldības funkcijas pildīšanai. Kamēr tas ir privāts gabals, kas ir domāts komerciāli pasākumi, mēs neko nevaram izdarīt. Mēs nevaram mainīt šo zemes gabalu, nepiedāvāt kaut kāds cits risinājums. Piemēram, kad mēs mainām zemes gabalus, tas ir, piemēram, privāts zemes gabals zem skolas. Tad mums ir visas iespējas to darīt. Vai, piemēram, zemes gabals, kas ir domāts kaut kādai, teiksim, būvniecībai zem tilta, tad mums ir tas tiesības. Patreiz šīs tiesības mums nav. Un piedāvāt kaut ko tiem privātiem apmainīt, atsevināt un tā tālāk mēs varēsim tikai pēc tā zoniem maiņas. Atkārtošu vēlreiz. Vismaz 12 mēneši, kamēr mēs mainīsim šo zoniem, bet mēs attīstības plānu konkrēti šajā vietā, mēs to grozīsim, to mēs izdarīsim. Tas ir plāns, bet šeit būs parks. Kas runa saistīts ar konkrētiem jautājumiem par to, kādā veidā šī teritorija, kamēr tas kļūs atpakaļ par pilnvērtīgu Rīgas pilsētai piedarošu parku, tiks apkopta. Par to mēs runāsim ar izpildu direkciju. Šeit atkal mums ir viena juridiska problēma. Rīgas pašvaldība nedrīkst. Tas ir tāds likums kaut ko darīt ar privātu īpašumu. Mēs nevaram ieguldīt naudu, sakopjot privātu īpašumu. Runāsim ar privātiem. Nevaram mēs to atņemt. Nevaram. Mums ir jābūt juridiski korektiem. To mēs darīsim. Mēs lūksim administratīvu komisiju un pašvaldības policiju pieskaitīt, lai sastādītu administratīvus protokols. Bet varianti par to, ka atņemt, tas mums nedara. Ja mēs gribam dabušu zemes gabalu pilnvērtīgi atpakaļ, lai nebūtu tāpēc tam pēc 10 gadiem kaut kas tiesas lēmums, kas atdos atpakaļ. Mēs negribētu, lai 2025. gadā... citu variantu, apmaiņas variantu. Jā, bet to mēs varēsim darīt. Atkārtošu vēlreiz, ka tas būs zaļai zonai. To mēs darīsim. Un atkārtošu vēlreiz, no jums patreiz ir vajadzīga palīdzība sabiedriskas apspriešanas rezultāts, lai būtu klāja negatīvs. Lai attīstības komiteja būtu vieglāk un ar drošāk pielēmt, ka viņi nesaskaņo to. Un to viņi arī nesaskaņos. Man nav. Un kāda ir garantija, ka viņi piekritīs tai maiņai, ko jūs piedāvāsiet pēc pusotra gada? Par godīgu aptauju, tas pirmam kārtam ir atkarīgs no jūsu aktivitātes. Nē, nav runa par aktivitāti. Runa par to, ja es iesniedzu dokumentu, man parasti jūs reģistrē, ka ir pieņemts. Tagad anketas mēs nodosim čupām, es ticu, ka būs ļoti daudz anketu, kur ir kontrolas mehānisms. Mums nav ticība. Varbūt pēc tam saskaitīs tos rezultātus par labu apbūvētājiem. Rīgas doma saskaitīs šos rezultātus atklāti un godīgi, ticiet man. To mēs darīsim. Par to, vai piekrist vai nepiekrist. Šeit ir jāsaprot, ka viņam vajadzēs kādreiz piekrist, jo, kad mēs samainīsim to zonējumu, šim konkrētam uzņēmējam pieder zemes gabals, kas ir zaļa zona, kas ir skvērs. Protams, tas ir ļoti jauki, ja tev pieder privātais skvērs, bet, teiksim, komerciāli pievienot vērtība, tā ir tuva nullei. Un līdz ar to izmantot šo zemes gabalu. Viņš nevarēs vienīgi atļaut kaut kādu tirziņu atvērt. Tas arī neko nedod. Un viņam būs izdevīgi samainīt uz zemes gabalu uz apusē izdevīgiem nosacījumiem. Jo pirms 10 gadiem viņam nepiekrita, un ja viņš nepiekrita mainīt uz to meža parku, ja? Un ja viņam nepiekritīs atkal tagad, un viņam piedāvās kaut kādus 100 kvadrātmetrus pļauniekos, ja, pretī, tad tas ievilksies uz vēl 20 gadiem, un tur jau būs jūsu mazbērni jau par mēriem, ja? Un mēs te atkal satiksimies, jo ja viņam nebūs kaut kā līdzvērtīgi, ja, teiksim, kāda ir tā garantija, ka viņam būs kaut kas līdzvērtīgs, jo es saprotu, tur vai nu kādam iedod, vai neiedod, vai kā, bet pirms 10 gadiem viņam neiedeva, ja? To, ko viņš gribēja. Ja? Kā ir tagad, teiksim, kāda ir tā garantija, ka viņam iedos to, ko viņš grib, ja? Un ka tas būs objektīvi, teiksim, pēc kaut kādiem vērtētājiem, ja novērtējot šo apbūvi, cik viņi tagad ir vērta? Mēs varam tikai iziet no kadastrālas vērtības, kas ir absolūti objektīvs radītājs. Tur ir tā problēma, ja? Ka kadastrāla vērtība zaļā zona ir, nav sevišķi liela, ja? Bet atkārtošu vēlreiz, ja šeit ir zaļa zona pēc zonēm,
tad automātiski uzbūvēt šeit neko nedrīkst. Bet viņš var sūdzēt jūs tiesā, ka jūs nomainījāt zonējumu. Šobrīd viņam pieder vērtīgs gabals, kur var būvēt 3 stāvu mājas. Ja? Jūs viņam atņemat zonējumu, viņš ar jums tiesāsies vēl 10 gadus, ka jūs viņam esat radījuši milzīgi ekonomiskus zaudējumus. Iespējams, ka viņš tiesāsies. Turpināsies nesakoptā teritorija, kamēr jūs viņam gribēsiet atsviest 100 latu par to, ka viņš zaļo zonu atdod. Nevis to, cik tas maksā šobrīd, kas šeit drīkst būvēt. Ja? Tas ir divas milzīgas starpības. Vai jūs viņam kompensējat zaļo zonu, vai jūs viņam kompensējat teritoriju, kurā drīkst būvēt normālas 3 stāvu mājas rīks. Pilnīgi piekrītu. Tāpēc es arī no paša sākuma esmu teicis, mēs paralēli veiksim grozījumus attīstības plānā un veiksim sarunas ar uzņēmēju, jo mēs negribam arī tīri cilvēciski pārkāpt viņu interesi. Tas nav mūsu interese iznimest no zemes gabala godīgu uzņēmēju, pieņemsim godīgo kā uzņēmēju. Mēs runāsim ar viņu, piedāvājot normālus variantus. Mēs gribam to atrisināt pēc iespējas ātrāk, bet ja mēs aiziesim pēc tā smaga ceļa, labi, tad mēs tiesāsimies un tas aizvilksies uz 10-20 gadiem, bet vismaz viena garanta ir, ka par šo laiku nekas netiks apbūvēts un tik un tā zaļo zonu mēs saglabāsim. Vienīgais nesakopts viņš būs. Kamēr tas nebūs pilsētas īpašums, tikmēr tas būs nesakopts. Šī vietiņa ir publiskajā lietošanā. Un mēs viņu palīdzēsim un kopsim. Es jau ar uzņēmēju runāju. Viņš jau bija direkcijā atnācis. Kad draugs mīļais, ja tu nespēsi un tu nenovāksi lapas un tā tālāk, labi, mēs tik un tā esam spiesti to darīt. Bezdarbnieki, simtlatnieki, tie šodien, kas praktiski Pārdaugavā daudzas teritorijas jau ir sakopuši. Darbosimies.